Un jūs visi ziniet slaveno psalmu 98. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis brīnums. Viņam palīdzējusi būt uzvaru viņa labā roka, viņa svētās elponis. Tas kungs ir zināmu darījis savu palīdzīgo un svētīgo rīcību tautu priekšā. Viņš ir atklājis savu taisnību. Viņš atcerējies savu žēlastību un uzticību Izraēla namā. Visi zemes gali redz mūsu Dieva svētīgo un palīdzīgo pilno valdīšanu. Gavilējiet tam kungam. Visa pasaule, līksmojiet, gavilējiet un spēlējiet. Spēlējiet tam kungam ar sitāru un pavadiet sitāru skaņas ar daļskanīgām dziesmām. Ar taurēm un bazulu skaņām paudiet savu prieku ķēniņa tā kunga priekšā. Lai krāts un plosās jūra un viss, kas to pilda, un vētrā iet pāri zemi un viss, kas uz tās dzīvo. Upes lai plaukšķina, kalni lai gavilē, viss no tā kunga priekšā, jo viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli pēc likuma un tautas taisnībā. Āmen. Tā kungs sveitī mums tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir un paliks mūžīgā patiesība. Āmen. Mīļās māsu, mīļie brāļi, redziet, kā reizām sagadās. Es īstenībā gribēju par vienu frāzi tikai sprediķot, kas man sarakstā arī vēl ar Ilzi ļoti uzrunāja. Un proti, tas bija šī skaistās psalma pēdējais pants. Un tas bija 27. februārī, jūs visi atceraties, jūs lasījāt brāļa draugs lozamus un jūs izlasījāt šos vārdus. Un man tas arī bija, un man uzreiz tā kā pieredzes gribēja par to sprediķot. Bet tā kā es tūlīt to nedarīju un nepierakstīju, es pēc laiciņa, redziet, vecums nenāk viens, pēc laiciņa tā doma bija patījusi. Un es domāju, ko nu es te darīšu? Es esmu teicis, ka es sprediķošu par to, viss mēs to dievkalpojumus to izvirzam, liekam, ko tagad darīt? Bet Dieva vadība. Es izlasīju visu šo psalmu, un tad man acu priekšā parādījās ļoti skaisti bildu tēls. Un protiet, mācītājs Klaus von Āderkas, kas man liekas pat šeit, Annabergā, kādreiz par šo psalmu nevis sprediķoja, bet vakarlūkšanā, ja brīvlūkšanā par viņu runāja un teica. Viņam bija tāds prieks sejā, ka viņš teica, dziediet tam kungam jaunu dziesmu, jo viņš bija tik dedzīgs, būdams baltvācietis, latvietis. Jo kas bija noticis? Bija tas noticis arī uz ko Izraēla tauta ilgi gaidīja, ka viņiem Babilons gūsts beidzās, viņi atgriezās, un mums latviešiem notika kaut kas līdzīgs. Mēs atguvām atkal brīvību, un tiešām tas bija brīnums. Neviens nebija cerējis, ka tas tik ātri notiks. Un Klaus bija tik sajūsmināts par to, ka viņš tik dedzīgi, man tas ir, kā es minēju, acs priekšā vēl ir. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Tradicionāli jau pieder šodienas sprediķi, ja mēs sakam, ka mēs šodien svinam kantātu, un Intai tikai paskaidrojumu, kāpēc es tur nonācu, ja mēs attaisām mūsu baznīcas kalendāru, mūsu gada grāmatu, mēs varam izvēlēties. Tur stāv kantātu un stāv rogāti. Protams, ja mēs sakam, mēs piedodāmies pie Vācijas baznīcas gada iedalījums, tā kantāta bija pagājušas svētdien. Bet mēs varam izvēlēties, un redziet, tā vadība iznāca tā, ka īstenībā es gribēju pa vienu mazu daļiņu no tā varbūt runāt, bet man iznāca tagad runāt par visu atgriešanos no Babilonas gūsta, kas noteikti varētu teikt Izraēla tautai
bija tāds tikpat svarīgs notikums, kā mums Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Un ebreju forma, kā mēs visi zinām, psalmiem ir 3 pantos. Tā kā es neesmu studējis teoloģiju, es ar 3 pantos varbūt ir šim sadalījumam citi nosaukumi. Pirmais ir par baznīcas slavas dziedāšanu, otrā par visas cilvēces slavas dziedāšanu, par visu labu, un trešais visa radība, jūra, zeme, tā kā mēs paši dziedājām, upes un kalni, tiek aicināti un slavēti līdzi. Dieva pestīšanas darbība ir tik spēcīga, tā kā tā pārspēj visas cerības. Izsakoties ebreju varbūt izpratnē, kurš gan varēja sagaidīt, ka Babilonas gūstam pienāks gals, vai mēs līdzīgi nedomājām. Kamēr trimdāji pienāks beidzot gals. Izsakoties kristīgi, kad Jēzus nomira pie krusta, kurš bija gatavs ticēt, ka viņš pēc 3 dienām piecelsies. Mēs nebūtu saukuši citādāk. Kristus ir augšām cēlies. Viņš patiešām ir augstām cēlies. Kur nāve tavu uzvar, kur elle tavs dzelonis? Apostols Pāvils priecājās un dzied. Viss, kas ir debesīs, zeme, gaiss un jūra, ir aicināts šai 98. psalmā un ne tikai šeit priecāties. Psalms ne tikai apdzied Dieva brīnumus viņa tautā kopumā, bet arī nepārprotami runā par atbrīvošanu no Bābeles gūstas. Un šeit ir mūsu saikne. Atbrīvot mūs, ja tā gribam, no trimdas. Kaut būsim atklāti, trimdā mums jau personīgi salīdzinājumā ar to, kā mūsu māsas un brāļi dzīvoja Latvijā, negāja nemaz tik slikti. Tā varētu domāt, bet arī mums bija trūkumi. Mums trūka Latvijas. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis brīnums. Un to, ko Klaus von Āderkas tik dedzīgi pieminēja 90. gadu sākumā, pateicoties atgūtai Latvijas valsts vai arī baznīcas brīvībai. Viss ļaunums šķita pārvērsts, mēs piedzīvojam brīnumu, bijām šī brīnuma daļa, piedzīvojam šo brīnumu, bijām brīnuma centrā. Neviens toreiz nerunāja par ilgspēju. Ilgspējas definīcija radās daudz vēlāk. Bet kas no šīs iecerētās varbūt radušās ilgspējas ir pāri palicis? Ilgspēja ir vides, varētu pat teikt, dzīves, kurā mēs paši dzīvojam, arī baznīcas nodošana nākajām paaudzēm, nekompromitējot nākamo paudzi dzīvi, līmeni un iespējas. Bet šīs definīcijas ilgspējību var interpretēt ļoti dažādi. Tādēļ to attiecina uz 4, es varētu teikt, pamatu virzienam, jeb kolonai, kas šo ilgspēju tā kā jumtu virs mums tur, virs balstiem. Tie ir cilvēki, tā ir sabiedrība, tā ir ekonomija, ko tagad sauc, es drīzāk to saucu par tautsaimniecību, un apvidus, tātad pasaule, kurā mēs dzīvojam. Par tādu ilgspēju mēs savā laikā nemaz nedomājam. Vai pareizāk būtu teikt, citādi to definējam. Mūsu ilgspējas pamati, dzīve, sabiedrība bija celta uz trimdas pēctecību. Pamati it kā visumā
bija paņemti līdzi trimdam. Nenoliedzami trimdas dzīve, sabiedrība, dzīves svešumā, pamatus pārveidoja, un mūsu redzes vai izpratni loki sāka sašķobīties un pat pārveidoties. Pārveidojās šie ilgspējas balsti, šīs kolonas. Trimda darīja savu, patiesais sociālisms savu. Un arī dziesmas skanēja mazliet citādāk. Nemaz nerunājot par vārdiem, nemaz nerunājot par saturu. Saistībā ar iepriekšējo laiku posmu mums ar trimdu, laikmetu, tā parādībām, turpinājums priekšgādēju darbam, uzskatam, tradīcijām nav tikai cilvēkiem dots. To visu mēs varam atrast dabā. Mēs skatāmies ārā, atrodam, piemēram, bioloģijā. Organismu īpašība, atkārtot pēctecošas vienādības pazīmes un attīstības īpatnības. Organismu spēja nodot savas īpatnības, savas pazīmes pēctečiem. Tātad tur ir mantojami. Un nenoliedzam to, vismaz es varu teikt par mūsu baznīcu, un es varu to teikt arī par šo pašu Anavēru. Cik šeit nav tā, ko mēs esam mantojuši. Pie Bābeles upēm tur mēs sēdējām un raudājām, kad pieminējām Ciānu. Savas citāras mēs tur pakārām vītolos, jo mūsu gūstu uzraugi tur prasīja no mums dziesmu un mūsu nomācēju liksmību. Dziediet mums kādu no savām Ciānas dziesmām. Un atbilde bija, kā lai mēs dziedam tā kunga dziesmas svešā zemē. Bet mēs to arī darījām. Mēs to darījām 50 gadus. Un par spītu visam, par spītu pārvarētām grūtībām, tomēr vienīgo mūs visus vienojošo dziesmā, ja valsts kādu valsts simtiem, ko mēs īsti neatradām. Mēs gan kopā iespiedām jaunu dziesmu grāmatu šo 92. gadā. Jā, to mēs izdarījām. Tur varētu arī teikt, mēs varētu prasīt, kā lai mēs dziedam tā kunga dziesmu svešā zemē. Mēs meklējām ceļu, kā atrast. Un tomēr to vienojošo dziesmu, piedodiet, tas ir domāts kā tāda alegorija, mēs neatradām. Jūs varētu iebilst, bet tas tā ir. Jaunu dziesmu grāmatu, sekojot psalmu mudinājumam, un arī, piemēram, apostoļa Pāvila vēstulē Efeziešiem. Iedrošiniet citu ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, dziedot un savas sirdis melodējot tam kungā, vienmēr par visu pateicoties Dievam Tēvam, mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Arī to mēs darījām, arī to mēs joprojām darām. Māciet un pamāciet viens otru visā gudrībā, dziediet psalmus, himnus un garīgas dziesmas ar pateicību savās sirdīs Dievam. Mīļie draugi, vai tas nav jauki? Bet varbūt tur arī skan mazliet šaubas. Vai viss un līdzīgi psalmiem neskan, bet vai mācītājs, kurš šodien šos vārdus sludina, nerunā, nesoda, necer pa daudz? Vai mēs neesam satriekti? Tā patiešām ir taisnība. Vecā derība stāsta par ebreju tautas atgriešanos no Bābiles gūsta. Un tikpat patiesi ir tas, ka jaunā derība iedveš mums visiem augšām celšanās garu. Kā to izteicis ir kāds švābu teologs, ko droši vien mūsu mīļais Elmārs pazīst, tāds Konrāds Olī.
Tātad jaunā derība iedveš mums augšām celšanos gaisu. Bet vai mēs varam pieņemt šo vēstījumu un pārnest to uz mūsu vēsturi, mūsu ticību, mūsu baznīcā? Kristiešu paļāvība ir mirušo augšām celšanos. Ticot tai, mēs eksistējam. Lūk, to ir teicis Tertuliāns, agrīnās baznīcas teologs. Es viņu nesaukšu par baznīcas tēviem, jo man ir ar to jēdzienu baznīcas tēvu mazliet grūtības. Es viņu saukšu par agrīnās baznīcas teologu. Tātad, kādā 200. gadā. Un pārdomājāt kopā ar to, ko mēs dzirdējām, un ar Kristus paļāvību, kristiešu paļāvību ir mirušo augšām celšanās, un pārdomājot 98. psalmu, mēs, es ceru, varam labāk svinēt lieldienu noslēpumu, kura iespaidā, ja iespaida lokā, mēs vēl esam. Svinēt kantātas svētdienu. Un arī mūsu šīs sanāksmes dievkalpojumu. Svinēt bez bailēm, tā kunga priekšā, arī ja viņš nāks tiesāt zemi, viņš tiesās pasauli pēc likuma un tautas taisnībā. Jo Dieva pestīšanas darbība, mīlestība ir tik spēcīga, ka tā pārspēj visu, ko mēs vien varam iedomāties un mūsu prātos izveidot. Āmen. Un es esmu tik ļoti priecīgs, ka mums ir šodien tik skaists pavadījums mums dziedot, jo es nesen lasīju Nordkirchs vienu komentāru: Pastorinnen und Pastoren singen bei Trauerfeiern immer öfter alleine. Un tā jūs redziet, ka mums nav vieniem pašiem jādzied, bet mēs visi kopā to dziedam.